Mums jau tikai tā liekas, ka beidzamajos gados visvairāk latvieši ir aizbraukuši uz īriju. Statistika liecina, ka vēl vairāk latvieši ir Anglijā. Bostona, neliela Anglijas pilsētiņa, valsts austrumos, 40 000 iedzīvotāji. 25% no tiem beidzamajos gados ir iebraucēji. Poļi, lietuvieši, arī latvieši. Nu tā runā šeit, kā esot vairāk nekā 3500 latviešu. Baltieši te patiešām ir daudz, ejot pa pilsētas ielām, lietuviešu un latviešu valodu sanāk dzirdēt pat vairāk nekā angļu. Tāpēc jau nav brīnums, ka vietējie briti uz iebraucējiem raugās ar piesardzību un nepārāk par viņu klātbūtni jūsmo. Taču mūsējie jau šeit nav uzradušies no laba prāta. Katram gan tas aizbraukšanas stāsts ir cits, taču viņus visus vieno viens teikums – uz Angliju atzinis bezdarbs. Ilze Krūskopa Latvijā pelnīja 80 latus mēnesī, no kuriem pusi atdeva par mitekli, ar atlikušajiem 40 sevi un dēlu nevarēja pat pabarot. Nu jau Anglijā Ilze dzīvo 8 gadus. Iepriekš man bija doma aizbraukt tikai nopelnīt un varbūt atgriezties, bet tad, kad es atvedu šajien dēlu, tad es sapratu, ka atpakaļ ceļa vairs īsti nav. Tas bija tāds lēmums, ko es pieņēmu arī dēla dēļ, kad atbrauktu šajien un lai viņam vismaz būtu labāka dzīve un viņš varētu arī kaut ko sasniegt dzīvē. Ziedonis Zivtiņš Latvijā bija šoferis celtniecības uzņēmumā. Krīzes burbulim plīstot pazuda gan pats uzņēmums, gan Latvijai pazuda Ziedonis. Sākumā atbraucis ir strādāt siltumnīcās un griezt puķis, taču darba nav bijis, un ar paziņu starpniecību iekārtojies pie fermera, kas nodarbojas ar olu ražošanu. No šofera pārtaps tagad par vistkopi. Iesim iekšā un tad taisīsim cietumu. Viņam nedrīkst būt ne caurvējš, nekā 19 000. Kur viņam ko palikt, redz? Uz tiem galdiņiem salēc, mainās, tad panāk paēst. Mākņi redzējis kādreiz? Kas jums jādara? Viss. Mēs dzīvot, tad 10 fermas ir. Mēs dzīvot, tad strādājam. Viss beigtie, ūdeņi, trases jālabo. Viss jādara. Dzīvot tā. 10 fermās. To var paspēt? Jāpaspēja. Man netibīt. Jā. Nāc apskatīt. Nāc. Nu redz, cik smuka. Nu jā. Mēs sākam 7 un līdz 3:30 darba laiks skaitās. Nu jau vajadzīgs overtime, tad strādā ilgāk. Darba trūkums un izdzīvošanas jautājums uz Angliju atvedis arī Gitu Augsni ar vīru un 3 bērniem. Ģimenē dzimteni nevarēja savilkt galvas kopā. Skumjš stāsts, kādu te sanāk dzirdēt bieži. Runāja ar Gitu, vai viņa saprot, cik liels angļu valodas un vidas spiediens būs uz viņas bērniem. Giti saka, ka apzinās problēmu pazaudēt latvietību, maksimāli mēģina turēt bērnus latviskā kultūra vidē, cik nu tāda te ir iespējama. Par došanos mājās domā, taču netic, ka tas ir tuvāko gadu jautājums. Ja būtu stabils darbs un es varētu nopelnīt, jo viņai sola, viņa kā vienmēr sola, ja? Bet vai tas viss reāli notiek? Nu, tak nē, tā ka viņa arī ziņo. Tagad vai mums ir pasliktinājies uzlabojies bezdarba līmenis, ja? Bet kāpēc viņš ir uzlabojies? Jo cilvēki izbrauc, viņi vienkārši nav vairs bezdarbnieki, ja? Tur jau ir tas, es uzskatu, ka ja viņi tiešām darītu un piedāvātu tās vietas, un man būtu tiešām iespēja, kāpēc ne? Latviešu Bostonā ir daudz, un kur masas, tur arī ir piedāvājums. Centrā gandrīz katrā kvartālā darbojas latviešu pārtikas veikaliņi. Dzīvīgāko iekārtojas Ainārs Potnieks, arī savulaik Anglijā sācis ar darbu uz lauka, tagad ņemas pa veikalu. Ir bijis dārgāk nekā Rīgā, tomēr tas nāk klāt, tas ceļš, jā? Ceļš nāk klāt, un kā pauns jau arī nav 1:1 ar Tāpēc es saku, jā. Tas sanāk, labi, te kaut kādi 3,5, tas sanāk, rupi runājot, 3 lati, jā? Baigi rupi runājot. Tad pa latu lētāk ir Rīgā nekā šeit, jā? Burķi, jā, teiksim, piena produkti ir, teikšu, ka lētāk ir šeit nekā tur. Šis veikals bija domāts pavisam savādāk. Te bija domāts sākumā ar latviešu amatnieku precēm, bet viņas pilnīgi nebija vajadzīgas. Prasu, cik tad gribētu un vajadzētu pelnīt Latvijā, lai būtu interesi atgriezties 1000 latu mēnesī? Nevajag man tik daudz. Es jau būšu drīz pensijas gados jau, kurš man tik daudz. Cik vajadzētu, lai braukt atpakaļ? Lai es varētu tur normāli dzīvot? Tad 500–600 vajadzētu uz rokas. Bet te taču vairāk vēl. Ko nozīmē vairāk, bet šeit arī vairāk izdevumi ir. Bet man piemēram, pietrūkst tādu, ka es nevaru aiziet uz kaut kādu teātru vai vēl kaut kur, ka man te ir, es staigāju pa to Bostonu, esmu pieredzis Rīgu, Jūrmalu. Tas ir, es domāju, ka tas, ko visi tagad dara, ka tur cenšas kaut kādu naudu vai ko maksāt, tās viss ir muļķības. Vispirms tur vajag, lai uztaisīt, es nezinu,
aģents izsūtīt pa visu pasauli, lai tās sabūvētu tur kaut ko, lai cilvēkiem būtu darbs uz vietas tiem, kas tur jau dzīvo tagad. Darbs te ir smags, lauksaimniecībā un fabrikās pie konvejera, bet ir. Un, ja dūšīgi strādā, tad var nopelnīt labi. Latvijā tādu naudu viņi neviens nekad nav redzējis. Bet viņi vienmēr te priekš angļiem būs svešie. Bostonas Latviešu biedrības vadītājs un Bostonas Latviešu sabiedrības labais gariņš Ziedonis Barbaks to saprot, bet nav viņā arī optimismu par iespēju atgriezties gan pašam, gan daudziem citiem. Mēs noteikti esam zaudējuši vienu vai pat divas paudzes, kas ir izbraukuši ārā un šaubos, vai viņi atpakaļ atgriezīsies. Viņš šeit par to fabrikas naudu, viņš var nedomāt par nākošo dienu. Un es domāju, ka drusciņi pa vēlu viņi sākuši domāt par šo tēmu. Vienkārši cilvēki ir šeit nopirkuši mājas, viņi arī vairāk arī netaisīsies, jo Latvijā nopirkt māju, tas nav reāli tajādņās uz šo brīdi. Tā kā viennozīmīgi ir tas gabals nogriezts. Tagad runā, ka tu vajag to atgriešanās naudu, ja? Nevajag viņu nevienam šeit, to atgriešanās naudu. Kāpēc? Vilcienu biļetu, to lidmašīnas biļetu nopirkt. Vajag darbu tur tajā galā. Jā, bet, protams. Tikai. Un vispirms jau ir jāaptur. Visu laiku jau nāk iekšā. Nāk, starp citu, beidzamajā. Tagad, piemēram, nāk jauns cilvēks. Tagad ir jau decembris. Jā, šogad nāk, daudz iekšā. Noteikti. Nevar zināt, cik daudz. Jā, taču brauc busi, kas braukā no Latvijas uz šitējiem. Jau ved jauns cilvēks ar koferiem iekšā. Tā latvieši dzīvo Anglijas pilsētā Bostonā. Dzīvo dažādi. Kāds domā par mājas iegādi, kāds neiztur un aizmūk uz citurieni, kāds nelegāli tirgo cigaretes, vēl kāds nodzeras. Ir ģimenes, kas mēģina spītīgi saglabāt bērnos latvietību. Parētam šad tad arī sanāk kopā un cenšas nerādīt citiem asaras, kad uznāk skumjas pēc mājām. Gribās mājās, bet es mēģinu sevi nodarbināt, lai nebūtu jādomā par to un dzīvot tālāk.